Latvijas iedzīvotāji neuzticas pensiju sistēmai, tādēļ maz domā par naudas ieguldīšanu pensiju fondos. Savukārt demogrāfiskā situācija sola, ka darbspējīgo, kas uzturēs valsts garantēto pensiju fondu nākotnē, būs arvien mazāk. SEB banka aprēķinājas, ka pēc pašreizējiem datiem apmēram trešdaļai Latvijas iedzīvotāji, kuri būs pensijas vecumā 2035. gadā, draud nabadzība. Būtu svarīgi palielināt šo motivāciju, maksāt nodokļus, motivāciju domāt par savu nākotni, uzkrāt to naudu otrajā, trešajā līmenī. Ņemsim ar dažādiem instrumentiem, vai tas būtu mantošanas tiesības otrajam līmenim, lielākas iemaksas otrajā līmenī. Varbūt arī, zināmā mērā, varētu runāt par kaut kādu obligāto trešo līmeni, pieņemsim darba devējiem, kas būtu obligāts, ne tikai brīvprātīgs, jo šajā gadījumā tomēr jāsaprot tā cilvēka daba, ka cilvēks, ja viņam kaut kas tiek rosināts darīt, viņš aizdomājas par to, kāds labums viņiem no tā ir tagad. SEB bankas un ziņu aģentūras Leta rīkotajā diskusijā par pensijām par kaimiņu valstu pieredzi stāstīja arī Lietuvas un Igaunijas speciālisti. Salīdzinot 3 Baltijas valstis, noskaidrojās, ka Igaunijā pensionāri nākotnē būs nedaudz bagātāki nekā Lietuvā un Latvijā. Mostly the Estonians are joining the second pillar funds voluntarily. So it means that if they put 2% of their own salary to the second pillar, so the state plus 4%, and it takes 6%. We just figured out with many stakeholders in the discussion that increasing the contributions in the second pillar would work as automatic encouragement for the decrease of shadow economy. Because if people see that part of their taxes go straight into their personal account for the pensions, that's quite a clear signal that it's worthwhile to pay the taxes. Arī Latvijā ēnu ekonomikas mazināšanās būtiski ietekmētu situāciju pensiju sistēmā. Tādēļ pasākumi, kas veicinātu maksāt nodokļus, noteikti uzlabotu izredzes nodrošināt labāku dzīvi Latvijas iedzīvotājiem vecumdienās. Ja mums ir 1 miljons ienākumu, par kuriem nav 1 miljards ienākumu, par kuriem nav samaksāts nodoklis, no kuriem sociālā nodokļu maksājuma varētu sastādīt ap 266 miljoni. Un pat ja tikai 10% no šīs naudas tiktu legalizēta, valsts budžets saņem 27 miljonus. Investīcija banķieris Girts Rungains diskusijā pauda viedokli, ka cilvēki nav motivēti maksāt nodokļus, jo ir vīlušies politiķos un uzskata, ka viņiem naudas pārdali nevar uzticēt. Turklāt nodokļu nemaksāšanu tādēļ var uzskatīt pat par racionālu lēmumu. Patiesībā pensiju likums, kurā ieiet aptuveni katru pusgadu, tas nav normāli. Tas noteikti nav normāli, jo pensiju sistēmām ir jābūt stabilām. Cilvēkam ir jāzina, ar ko viņš var rēķināties. Un arī nākošā lieta ir neapšaubāmi tā, ka valsts pārvaldei, sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir daudz vairāk cilvēkiem jāskaidro. Diskusijā tika atzīts, ka ievērojama loma ir arī sabiedrības izglītošanai par pensiju jautājumiem. SEB bankas pētījumi liecina, ka daļa jaunāko iedzīvotāju domā, ka iespējams līdz pensijas vecumam nenodzīvos, lai arī pēc pašreizējām prognozēm sagaidāms, ka kopumā Latvijas iedzīvotāju mūža ilgums palielināsies. Pārmaiņas Latvijā sistēmā notiks tad, kad piemēram, mūsu premjeras, Valsts Dombrovskis vai Saeimas spīkeri vai kurš no ministriem vai Rīgas mērs no Sušakovs piesāsies un teiks 13% no savas algas. Es novirzu pensiju 3. līmenim. Viens no priekšlikumiem, kas izpelnījās atsaucību diskusijas laikā, bija noteikti tiesības radiniekiem mantot pensiju 2. līmenī iekrāto naudu, ja tās uzkrājies pensijas vecumu nesasniedz. SEB bankas apkopotā informācija liecina, ka pensijas vecumu nesasniedzot mirst salīdzinoši nedaudzi, tādēļ šādi motivējot iedzīvotājus valsts iespējams nezaudētu.